25. oktobrī visos Capital veikalos parādījās jaunais Dinamo Riga Fanbox. Par to, kas tas tāds ir un vai varbūt kāds no mūsu hokejistiem jau viņu lieto, uzzināsim turpmākajās minūtēs. Kas ir Dinamo Riga Fanbox un kā radās šī te ideja par šādu datoru izveidi? Ideja radās šā gada pavasarī. Tā kā uzņēmums Capital arī ir aktīvs Dinamo kluba fans un redzot, teiksim, to cilvēku atsaucību un izvērtējot savas tehniskās iespējas, ja, mēs sapratam, ka varam arī, teiksim, dot atbalstu klubam un faniem un, teiksim, izveidot atsevišķu produktu līniju, kā Dinamo Fanbox. Konkrēti dators atšķirās ar to, ka viņa noformējumā ir izmantotas vizuāli materiāli no Dinamo arhīva, respektīvi spilgtākie spēļu momenti un, teiksim, tādas lietas, teiksim, kas ikdienā nav pieejamas vai internetā novelkamas, jā. Tad šīs lietas visas ir noformējums ir veidot šajā stilā, lai viņš būtu unikāls un neatkārtojams. Tuvākā laikā parādīsies tirdzniecībā būs TV USB adapteri, kuru palīdzību varēs sekot TV spēlēm. Nebūs nepieciešams ne internets, ne kaut kas papildus, vienkārši iespraud un skaties no jebkuras vietas Latvijā TV spēle LTV7 tiešraidē. Tas ir dators komunikācijai, internetam, čatam ar Skype, e-pastu skatīšanās. Ja. Šis ir tas optimālais izmērs, ko vienmēr var paņemt līdzi, ielikt somā, paņemt uz skolu. Kā radās šī ideja par spēlētāju parakstiem uz datoru un vairāk par dizainu? Baltā krāsa. Daļēji mēs nonācam pie šī izskata dēļ tādiem tehniskiem risinājumiem, kā mēs viņu varam personalizēt. Bet otra lieta arī gribējās, lai cilvēkiem asociatīvi balts, tas ir tīrs, tas ir viegls, tas ir galā tas ir ledus. Un kas varbūt labāks, ja, teiksim, dators asociējas ar ledu, tātad ar hokeju. Un tāpēc laidā klājām arī nevis vienu produktu modeli, teiksim tā, bet 3 dažādas variācijas, respektīvi, lai ir cilvēkam iespēja izvēlēties to variantu, teiksim, kas ir viņam atbilstošākais. Jā, mēs redzam, kad ir Sandu Ozoliņa, Jāņa Sprukta, Miķeļa Rēdliha, Niževija parakstīja. Vai varbūt jums ir informācija, kāds no viņiem jau varbūt lieto jauno Dinamo Riga Fanboku? Tādas par gluži spēlētājiem tādas informācijas vēl nav, bet 100% var apgalvot, ka Dinamo vadībā šādi fanboki ir. Tātad. Ir cerība arī, ka spēlētāji ar fanbokiem dosies uz spēlēm. Nu jā, tāda bija tā doma, teiksim, ka šis ir tāds izbraukumu variants, ko var lieliski paņemt līdzi, izturīga baterija un galā, teiksim, jā, preses konferencēs vai ko, nav kauns uzlikt uz galda, kas saka, mēs mākam arī tā.